Čau! Sveiki! Sveicieni no Kurzemes. Šodien ir tāds laiks ārā, par kuru saka, ka kārtīgs saimnieks pat suni nedzina ārā, bet neskatoties uz to, mēs esam atbraukuši celpēt. Mēs iesim celpēt? Nu, viņi tā blakus kā es biju piebraukši, iesim pacelpēt. Labi, ejam. Nu, ejam! Nu kā, celpa iesākusies diezgan aktīvi. Esam nepilnas 2 stundas te un ķerās īstenībā ļoti labi. Tas laikam ir tāpēc, ka Šodien ļoti slikts laiks, un mums apročku ķerās tikai tad, kad ir slikts laiks, labā laikā neķerās. Tas, kas nebūs, tas, kas nebūs, vai tad tas ir vējš? Nu tā, šodien uz celpa ir galā, līdz tumsai nepaliksim, tagad ir 10:30, braucam projām. Principā, nu, normāli paķērā. Normāli. Uz skaitu jau vispār perspektīvi, nu. Jā. Varēja tikt arī pie negaidīta bonusiņa līda, kas izskatā mēra, bet, nu, bišķiņ vairāk veiksmītas un būtu mēs viņu izvilkuši, vai būtu uztveramais tīkliņš. Jā, nu kaut kas bišķi pietrūka. Pirmkārt arī vēl normāli, un tad jau rīt turpināsim atkal. Čau! Sveiki! Nu, atkal esam pie Ventas, tepat Kurzemē, un mēģināsim kaut ko noķert. Nu jā, šodien laiks ir tālais apmācies, ir stāvains, vējš tāpat turpinās, bet, nu, mēģināsim. Ejam! Uz fīderi pirmā zils atkal ir rauda.
fīderi principā neslikti paķērām mentā, bet uz pašu vakaru atnācām te uz vienu mentas atteku, sen nevar pludiņu pats. Jā, pamēģināsim noķert kaut ko ar pludiņu. Nu, ejam mēģināt. Nu, pamēģināt. Divu dienu copa atkal ir cauri, brīvdienas beigušās, vakarā varbūt nevajadzēja mainīt vietu, bet gribējās ar pludiņu patsupēt. Kopumā apzinājām jaunas vietas un arī noķērām zīves. Bija forši. Jā, nebija nevainīgs. Un kā tev, Normundiņ? Patīk. Nu tad sakam tā visi. Līdz nākamajai reizei.